Kā tas nākas, ka mēs mūsu Latvijā esam tendēti uz Eiropas struktūras naudu apgūšanu tikai caur, es apgalvošu, caur izsaimniekošanu? Ja mums projektam ir pieejami 21 miljonus eiro, tad 12,4 miljonus eiro mēs tērējam nevis pašam produktam, bet pirmais skolēnu snieguma monitorings, kas ir pamatā personāla izmaksas. Un ceturtā pozīcija 3,8 miljoni IZM un viss un IKVD kapacitāte izglītības kvalitātes vadībai. Kāpēc es to apgalvoju? Man sanāca diskusija ar digitālo rīku izstrādātājiem, lieliem IT uzņēmējiem, ar izdevniecībām. Un tas, ko viņas man vērsa uzmanību, ja IZM izstrādātu tehnisko specifikāciju, ko viņa vēlas iegūt, kādu sistēmu, kādus monitoringa datus, tad šī sistēma izmaksātu vismaz 3 reizes lētāk. Nevis 21 miljonus, bet 5 līdz 7 miljoni. Un šeit tas parāda, ka mēs šobrīd 5 gadus tērēsim so 12,4 miljonus. Es noteikti būs tā, ka šis nav pirmais pieprasījums, būs nākamie pieprasījumi saistībā ar šī projekta īstenotājiem, jo, teikšu tā, ka Rīgā runā, ka projekta īstenotājs jau ir skaidrs, kas šo projektu vadīs un kādi darbinieki tajā būs iesaistīti. Līdz ar to, jā, tas ir labi, ka mēs apgūstam Eiropas struktūra fondus, bet vai tiešām tā ir lietderība, ka gandrīz 2/3 no tā mēs izmaksāsim algās, kontrolē, vadībā? Tas, manuprāt, ir absurds un negodīgi pret Latvijas tautu, kurā pēc būtības neiegūst to maksimālu, ko viņa varēja iegūt. Man īstenībā žēl Latvijas skolotāju. Man žēl Latvijas skolotāju, ka mēs veidojam monitoringa sistēmas, apzinoties to, ka viņiem nav mācību līdzekļu, apzinoties to, ka viņiem skolām nepietiek pedagogu. Un šajā gadījumā mēs varam jau monitorēt datus, zinot, ka mums ir problēmas skolā. Tā ir prioritāte. Prioritāte ir veidot digitālos rīkus, nevis reāli sniegt atbalstu. Man tiešām žēl, un man gribētos izglītības ministrijas vietā atvainoties visiem Latvijas skolotājiem par to. Mēs to redzam. Projekts atkal, rīkam ir 1/3, pārējiem izdevumiem citiem. Tāda ir Latvijas kultūra Eiropas līdzekļu apgūšanā. Diemžēl.